ka muļķis tas, kas nāk prātā, viņš uzreiz runā, bet gudrais meklē vārdus, meklē pareizus vārdus. Viņš ir pretējs šim muļķim, kurš runā daudz un runā muļķības, bet viņš savukārt šodien iesākšu atkal ar tādu vieglāku tēmu par sakām vārdiem. Un šoreiz par 2 cilvēku grupām, kam ir paredzēti sakām vārdi. Es jau to pats neko neizdomāju, es vienkārši lasu, kā tur ir rakstīts, ko Sālamans teica. Un tie ir 5. un 6. pants, bet izlasīšu visus no 1. Sālamana, Dāvida dēla, Izraēla ķēniņa sakām vārdi. Atzīt gudrību un pamācību, nomanīt saprašanas vārdus, saņemt pamācību par gudrību, taisnīgumu un tiesu un godīgumu, dot izmanību vientiesīgajam, jauneklim atzīšanu un apdomību. Gudrais dzirdēs un pieaugs mācībā, un saprātīgais sasniegs gudros padomus. Saprast sakām vārdu un skaidrojumu, gudro vārdus un viņu mīklainos teicienus. Šodien būs par gudro un saprātīgo. Es pagājušreiz pieminēju par to, ka Salamans, tad, kad viņš sarakstīja sakām vārdus, viņš to sarakstīja tā, ka tie der jebkuram. Un viņš jau pieminēja 2 – vientiesīgais un jauneklis. Vientiesīgais ir tas, kurš saprot visu vienkārši, vienā nozīmē, nedomā par sarežģītām lietām, nespēja dažkārt pat izprast to, kas ir zemteksts kaut kur apakšā, kaut kas vienkārši tā kā saka, tā ir. Jauneklis savukārt Bībeles kontekstā raksturots tāds, kurš ir spēcīgs, viņš ir jau nedaudz vairāk par vientiesīgo, viņam jau ir kaut kādas sapratne, kaut kāda gudrība, un viņš ir tas, kuru raksturo, šis spēks, bet svarīgi to izlietot pareizā virzienā. Un tad ir šis gudrais un saprātīgais, par ko es šodien gribēšu nedaudz parunāt. Un par gudro viņš saka tā, gudrais dzirdēs un pieaugs mācībā. Un šis vārds gudrais, jeb gudrie, Bībelē daudzkārt tiek lietots, runājot par dažādiem cilvēkiem. Gan dievbībā, dievišķi gudriem, gan arī šīs pasaules gudrajiem. Un sakām vārdos ir sevišķi ļoti daudz par to. Gudrais ir tāds, tāpēc, ka viņam ir gudrība, viņu raksturo šis vārds, viņam ir gudrība. Nevis tāds, kurš vēl nav atradis gudrību, bet tāds, kurš jau ir atradis gudrību, kurš jau ir ieguvis, sakrājis un turpina to uzņemt. Un tas ir tāds arī, uz ko mums būtu patiesībā jātiecas. Atcerieties, ka arī es runāju par šo garīgo briedumu. Jauneklis ir nevis tikai fiziski vecuma pakāpe vai brieduma pakāpe, bet arī garīgā ziņā, kā piemēram šis Jānis rakstīja bērniņiem, jaunekļiem un tēviem. Tēvi varētu būt pie tās gudrās kategorijas. Tad ir šie jaunekļi. Bet mums visiem būtu jātiecas uz to, ka mēs esam tie gudrie. Tas nav iedomības dēļ vai kaut kā cita dēļ, bet pat tas ir vienkārši mūsu pašu labuma dēļ un citu labuma dēļ. Tāpēc, ka Dievs tā ir iekārtojis. Gudrs, ja skatāmies no Bībeles skatu punktā tieši par dievbību un dievišķi gudru, tad ir runāts par glābtu cilvēku. Viņš nepārprotami ir glābts. Viņam ir izpratne par garīgām lietām. Viņš saprot, kad Dievs uz viņu runā. Šis ir Dieva vārds, tas nav no Dieva. Viņš spēja izšķirt tādas lietas. Ļoti viegli saprast, ka viņš nav vientiesīgais. Viņš nav tas pats, ir liela atšķirība starp viņu. Jo, piemēram, arī psalmā rakstīts tā kunga liecība ir droša vientiesīgo darīdama gudru. Tātad atšķirība starp vientiesīgo un gudro ir tā, ka viens ir pieņēmis tā kunga liecību, to, ko Dievs ir teicis savā vārdā, un viņš ir kļuvis gudrs. Pašsaprotami, gudrais arī nav tas, kurš ir muļķis, tad viņš ir pretējs tam. Tas nozīmē, ka viņš ir ieguvis jau no Dieva daudz vairāk. Piemēram, Daniela grāmatā, viņš bija viens no gudrajiem, viens no gudrākajiem cilvēkiem, kas Bībelē ir aprakstīts.
Viņam bija neizmērojama gudrība. 3 gudrie no austrumiem ir pieminēts. Daudzkārt cilvēki to uztver kā, ka viņi bija vienkārši kaut kādi zinātnieki, bet, ja mēs skatāmies, kā tas ir Bībelē, tad viņiem bija šīs garīgās zināšanas, jo viņi zināja, ka šis ķēniņš nav vienkārši parasts ķēniņš, bet viņi saņēma no Dieva atklāsmi par to, ka viņiem ir jāiet tieši šis ķēniņš pagodināt. Viņi bija no Dieva saņēmuši šo gudrību. Dažkārt Bībelē runāts par to, ka gudrie ir tie, kas valda, ka viņiem vajadzētu valdīt, kā Mūzes grāmatā rakstīts, ka lai ieceļ pār cilvēkiem tos, kas ir gudrie. Tā mums būtu daudz labāk, ja šajā pasaulē tā būtu. Par gudro ir teikts, ka viņš ir tas, kurš aiziet no ļauna. Gudrais bīstas un aiziet no ļauna. Ka tā ir arī šī gudrība, un to arī tālāk sakām vārdos vairāk kārt ir pieminēts, ka tā ir šī patiesā gudrība aiziet no ļauna, nemeklēt ļaunumu. Ka gudrais mēģina izvairīties no grēka, nevis tieši skriet virsū grēkam, spēlēties ar grēku. Par gudro ir teikts tā, ka viņš meklē mieru. Vairāki tādi sakāmvārdi un tādas lietas parādās Bībelē, piemēram, sakāmvārdi 16:14. Ķēniņa bardzība ir kā nāves vēstneši, bet gudrais to nomierinās. Nievātāji pilsētu ved slazdā, bet gudrie novērš bardzību. Un tas arī parāda to, kā gudrie runā. Nievātāji pilsētu ved slazdā, jo viņi pasaka lietas, kas ir muļķīgas, stulbas, provocējošas. Bet gudrie izvēlas savus vārdus un viņi dažkārt noklusē un mēģina panākt mieru. Mēs skatījāmies par to, ka jauneklim ir spēks. Tam, kurš ir gan fiziski, gan arī garīgā ziņā. Bet gudrība ir patiesais spēks. Kā ir rakstīts, gudrais ir stiprs, zinošais pieaug stiprumā. Tas ir tas spēks, ko nevar redzēt varbūt muskuļos vai kaut kādā citādāk mehāniski, bet tas ir tas spēks, kas ir caur to, ka Dievs dod tev gudrību tev iekšā un tu piepildies ar šo spēku, Dieva spēku. Un viena no galvenajām lietām, kas gudro raksturo visvairāk, un arī kā mēs praktiski vērtējam lielāko daļu cilvēku, ir pēc tā, kad un ko viņi runā. Kad un kā viņi runā. Salamans šajā grāmatā ļoti, ļoti daudz uz to koncentrējās par šo runāšanu. Un tieši ir aprakstīts, kā gudrais runā, kā muļķīgais runā. Tieši pirms sapulces arī varēja teikt, šis sakāmvārds muļķis izteica visu savu prātu, bet gudrais to patur iekšā līdz vēlākam. Ka muļķis tas, kas nāk prātā, viņš uzreiz runā, bet gudrais meklē vārdus, meklē pareizus vārdus, un daudz tādas lietas var runāt. Stāstīt no Bībeles, kas tieši ir tas, ko viņi dara, kā viņi runā. Rakstīts, gudrā mēle ir veselība. Gudro mēle lieto atzīšanu pareizi, bet muļķu mute izlēja muļķību. Tādas lietas salīdzinātas, tieši ka viņš ir pretējs šim muļķim, kurš runā daudz un runā muļķības, bet viņš savukārt runā maz, bet runā to, kas ir noderīgi. Un tā arī citās vietās. Citur arī teikts, ka gudrajiem ir padoms, pie viņiem ir padoms. Un kāpēc es domāju, ka ir runa par glābtu cilvēku? Es jau nedaudz to parādīju, ka viņam ir šī garīgā izpratne par Dieva lietām, un arī sakāmvārdos saka, ka tā ir patiesā gudrība, Dieva bijāšana. Un tad tas ir tad, kad tu nāc pie šīs gudrības. Bet gudrais ir arī tas, kurš, kā Jēzus raksturoja, ka tas ir tas, kurš dzird Jēzu, ko viņš saka, dzird viņa vārdus, un viņš zina, ko ar tiem vārdiem darīt. Viņš zina, ka tie vārdi ir svarīgi, un viņš tos patur, jo viņš teica tā. Tāpēc, kurš vien šos manus vārdus dzird un tos dara, tos es līdzināšu gudram vīrietim, kas savu namu būvēja uz klints. Jēzus mums mācīja, ka tas, kurš dzird un dara, es to varu salīdzināt ar gudru vīrieti fiziskajā šajā pasaulē. Ka muļķīgais ir tas, kurš nedomā par to, kā uzbūvēt savu namu. Ja jūs zināt arī
gan šis stāsts par sivētiņiem, kurš ir nedaudz arī varbūt parāda, kurš tas bija tas gudrais. Bet vēl vairāk šis tests tāds, ko Jēzus deva par būvēšanu uz smiltīm un būvēšanu uz klints. Ka gudrais ir tas, kurš būvē uz klints. Un viņš runā par to, ka tas ir tāds, kurš garīgi saprot, ka tie vārdi, ko viņš dzird, tie ir svarīgi un viņš tos pieņem un viņš tos dara. Un vēl ir teikts par gudrajiem, ka viņi iemantos godību, viņi iemantos mūžīgu glābšanu, jo teikts gudrie iemantos godību, bet kauns būs muļķu paaugstināšana. Nevienmēr tas notiek šajā dzīves laikā, bet noteikti pēc tam būs tā, ka vieniem būs mūžīgs kauns, bet vieniem būs mūžīga godība, tā Bībele mums māca. Vēl ir teikts sakām vārdos 15. Dzīvības ceļš ir augšā gudrajam, lai viņš var aiziet no elles apakšā. Viņš ir tas, kurš ies uz augšu, tas, kurš ies pie Dieva, tad, kad viņš nomirs. Gudrie patiesi, gudrie dievišķi, gudrību ir tie, kas ir glābti cilvēki. Un Salmans saka, ka viņš raksta visiem. Un tas, ko gudrais no šī sakām vārdiem iegūs, viņš saka, gudrais dzirdēs. Tas nozīmē, ka viņš būs atvēris savas ausis, lai dzirdētu. Viņš sakām vārdus lasa, lai dzirdētu. Viņam tie nav jāiedod ar rājienu, bet viņš ir pats gatavs klausīties, viņa ausis ir vaļā. Un viņš ne tikai klausās, lai zinātu, ko viņš varētu ātri atbildēt, bet viņš klausās, lai mācītos, lai viņš pats iegūtu, lai viņš klausās, lai novērotu, lai izzinātu, lai arī sevi pārbaudītu. Kā teikts te, piemēram, 10. nodaļā gudrais sirdī pieņems pavēles, bet tarkšķošs muļķis kritīs. Gudrais ir tas, kurš klausīsies, bet muļķis turpinās tarkšķēt. Tā arī teikts sakām vārdi 17.10. Rājiens ieiet gudrajā vairāk nekā 100 cirtienu muļķī. Gudrais dzird to vārdu un tas viņā ieiet iekšā, viņš klausās, viņš saka, gudrais dzirdēs. Sakām vārdi 15.31. Auss, kas klausās dzīvības rājienu, paliek starp gudrajiem. Tas, kas noraida pamācību, nicina savu paša dvēseli, bet tas, kas klausās rājienu, iegūst saprašanu. Tā arī aprakstīts tā, ka gudrie ir tie, kas uzklausa rājienu. Un mums ir ļoti bieži sabiedrībā ceļš tādi priekšstati, ka ja tas cilvēks manās acīs nav respektējams, tad tas, ko viņš saka, man nedara. Ja viņam ir sliktāka izglītība, vai arī viņš ir kaut kādā veidā sliktāks, tad es viņu neklausīšu. Bet rājiens ir jāklausās no dažāda veida cilvēkiem. Dažkārt viņi saka pareizi, dažkārt viņi saka nepareizi, bet ir jāklausās, vai viņi saka to, kas ir tev noderīgi, un gudrais klausās. Pat ja tu vienmēr nepiekrīti uzreiz, varbūt, vai kā tu padomā par to, ja tu tiec norāds, padomā, vai tas nav par tevi, vai tas tev var palīdzēt, augt, nevis vienkārši uzreiz atbildēt pretī un runāt pretī un attaisnot savu rīcību. Sakām vārdi 18.15 arī teikts prātīgā sirds iegūst atzīšanu un gudrā auss meklē atzīšanu. Tāds interesants salīdzinājums, ko mēs uzreiz varbūt neuzturam burtiski, bet jūs zināt, piemēram, kā saulespuķe. Kad uzlec saule, un patiesībā ne tikai saulespuķe, bet arī daži citi ziedi. Kad uzlec saule, tad viņā griežās pakaļ saulē, viņa tā kā meklē sauli, meklē, kur ir tā gaisma. Un, protams, ja tu uzliktu mākslīgo gaismu, tas notiktu tas pats. Un arī tāpat, kad jau tu audzē augus, tad viņi maziņus, tad viņi arī griežās pie saules. Un līdzīgā veidā es tā iztēlojos, gudrā auss meklē atzīšanu. Tā kā viņa kā radars, viņš meklē sadzirdēt, kur ir šie patiesie gudrības vārdi. Meklē atzīšanu, nevis vienkārši to, kas nāk, to paieņem, to, kas nenāk, to nepieņem, bet meklē. Sakām ar 21.11 rakstīts, kad nievātājs tiek sodīts, vientiesis tiek darīts gudrs, un kad gudrais tiek apmācīts, viņš saņem atzīšanu. Tā arī parādās tas, ka, ja viņš tiek mācīts, viņš nepaliek spītīgs, viņš neturās pretī, tad viņš saņem atzīšanu, viņš pieņem. Un te Salmans saka, tad viņš ir sarakstījis šos sakām vārdus, un viņš zina jau principā, kas notiks. Viņš saka, gudrais dzirdēs, un viņš saka, un viņš pieaugs mācībā.
kā viņš 9. nodaļā, 9. pantā saka, dod pamācību gudrajam, un viņš būs vēl gudrāks. Māci taisno, un viņš pieaugs mācībā. Viņš zina, ka tā ir, un tas raksturo to, kurš ir gudrs. Ka, ja tu viņu pamācīsi, tad viņš būs vēl gudrāks. Pat ja tu viņam dosi nepareizu pamācību, viņš vismaz varēs saprast, ka tā ir nepareiza pamācība, viņš varēs no tā mācīties. Bet vēl vairāk, ja tu dosi viņam pareizi, viņš spēs uztvert to. Un tā viņš arī liekās sinonīmu vārdam gudrais taisnais. Ja jūs pamanījāt, tad kopā viņi iet gudrais un taisnais. Tas ir tas, kurš bīstās Dievu, tas, kurš dara to, kas ir taisnīgi, tas, kurš atkāpjas no grēka. Sakām vārdiem 10.14 ir teikts, gudrie sakrāja atzīšanu, bet muļķīgo mute ir tuvu iznīcībai. Ka viņš pieņem mācības, paņem vairāk un vairāk. Kā viņš arī iepriekš teica, muļķīgie ir tie, kas visu uzreiz runā, visu, kas ir sirdī, visu, kas ir mutē, uzreiz tas nāk ārā. Un beigās ir kauns par liekiem vārdiem, par attieksmi. Bet gudrais viņš sakrāja šo atzīšanu. Viņš domā, mācās no tā, ko viņš dzird. Un arī teikts, gudrā sirds māca viņa muti un pieliek mācību viņa lūpām. Un par Danielu es jau pieminēju, par viņu rakstīts tā, tad, kad viņi bija Babilonā nonākuši un ķēniņš viņus apmācīja, visi tie ķēniņa kalpi, viņam deva visādas zināšanas un visu kaut ko, rakstīts, ka Dievs viņam deva daudz vairāk šīs zināšanas nekā tie visi pārējie ieguva no šīm grāmatām, visa pārējā. Jo tā bija pasaulīga zināšana, pasaulīgas gudrības, ko viņi mācījās. Bet Daniels ieguva šo dievišķo gudrību. Un tur viņš saka, tā Dievs tiem deva, šiem 4, atzīšanu un prasmi visā mācībā un gudrībā. Un Danielam bija saprašana visos redzējumos un sapņos. Tā mēs redzam, to, ko es jau sākumā pieminēju, ka patiesa gudrība nāk ne no mums, ne arī no citiem cilvēkiem, bet tā nāk no Dieva. Dievs viņam deva prasmi visā mācībā un gudrībā. Un runājot par mācību, te rakstīts, ka gudrais dzirdēs un pieaugs mācībā. Mācība ir kaut kas vairāk nekā tikai vienkārši vārdi, gudri vārdi, vai kas mācība ir kopums, tā ir struktūra, kura tev palīdz saprast kādu noteiktu tēmu, palīdz veidot arī tālākās mācības un veidot savu dzīvi, balstoties uz šīm dažādām mācībām. Un tāpēc ir pamatmācības, ir mācības, kuras ir svarīgākas un kuras ir būvējas pēc tam. Un jau 4. nodaļā viņš saka, jo es jums dodu labu mācību un nepametiet manu likumu. Viņš tātad saka, šis ir mācība, ko es jums dodu. Un tad viņš stāsta tālāk, kā viņš to domā. Bet, ja mēs atveram jauno darību, tad tur ir tik daudz runāts par to, cik svarīga ir pareiza mācība, veselīga mācība, Jēzus mācība, apustuļu mācība. Timotejam viņš saka, pielūko par sevi un mācību. Paliec tajos, jo šo darīdams tu izglābsi gan sevi, gan tos, kas tevi klausās. Te viņš runā par to drošību un paļāvību tajā, ka tu esi uz pareizā ceļā, uz pareizās mācības. Un tad tu nebaidies no ļauna, un arī tad, kad Jēzus nāks, tev nebūs kauns, ka tu esi mācījis nepareizi vai mācījies nepareizi. Un tāpēc arī mums, kā draudzē, mums ir ļoti liels pienākums, mums ir ļoti svarīgi mācīt pareizu mācību, mēs liekam uzsvaru uz to, jo tas nav nesvarīgs jautājums. Kā daudzi sanāk kopā dažādi kristieši un konfesijas, un viņi mācību noliek blakus vai malā, gribēju teikt, izliek ārā pa durvīm, un tas, kas viņiem paliek, ir sadraudzība. Galvenais ir sadraudzība, vienotība, mīlestība, nebalstoties uz nekādu mācību. Un tad katrs ar saviem maldiem, viņi tādā veidā slavē kopā Dievu, bet Dievam tas nav patīkami. Bet jautājums par mācību nav vienkārši nesvarīgs jautājums, tas ir mūžības jautājums, tas ir glābšanas jautājums. Vai tev ir pareiza mācība par glābšanu, par Jēzu, par Dievu? Jo ir tik daudz cilvēkiem attēlu savās prātos, kā viņi izveidot Dievu. Vieniem tas ir personāžs, kurš
attālināts no radības un kuram nekas neinteresē, kurš visu atstājis mūsu ziņā. Bet tas nav Bībeles Dievs. Citiem tas ir Dievs, kurš nekad nevienu netiesā, nekad nevienam neko nepavēl. Arī tas nav Bībeles Dievs. Citiem Dievs ir tikai mīlestība. Un tāda mīlestības sajūta un tāda laimes sajūta un viss kaut kas tāds. Bet Bībelē ir aprakstīts, kāds tad ir patiesais Dievs. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka ir pareiza mācība par Dievu, par Jēzu, par grēku, par glābšanu. Jo tas nav vienkārši nesvarīgs jautājums, kur mēs varam palikt malā, tas ir mūžības jautājums. Arī līdzīgi, man liekas, svarīgi tas, kā Bībelē ir aprakstīts, kāda ir secība mācībām. Ka vispirms ir nožēla un ticība pēc tam. Tā nav vienkārši piesēšanās vārdiem. Nu jā, tur ticēja un pēc tam nožēloja. Tas nav tā. Dievs to ļoti specifiski ielika daudzās vietās Bībelē, ka vispirms ir nožēla un pēc tam ir ticība. Ka tas nav kaut kāds untums tam pieķerties, bet tā ir Bībelē rakstīts, ka cilvēkam priekš ir jānāk. Vispirms ir grēka nožēla, vispirms ir nožēla par nedzīviem darbiem, šī atgriešanās, pagriešanās. Pēc tam ir tā ticība, dievišķā ticība, kurā tu steigā, kuru tev Dievs dod. Tas ir neizsakāms svarīgi. Tāpat arī svarīgi, ka nav nekāda cita veida glābšanas, kā tikai aprakstīts Bībelē. Nav nekādas grēcinieku lūgšanas vai Jēzus pieņemšanas savā sirdī vai pieņemšanas par kungu. Un daudz kādi citi varianti. Tā Bībele nemāca par glābšanu. Viņa māca par to, ka visi ir grēkojuši un viņiem trūks Dieva godības. Un ka visi tiek taisnoti par brīvu caur Jēzu Kristu. Nevis, ka vienu dienu tu pieņem Jēzu savā sirdī, un tad citu dienu tu varbūt pieņemsi Budu savā sirdī vai kādu citu. Un ka tava dzīve praktiski nekādā veidā nemainās. Tikai tev pašam ir jācenšās darīt. Un tā tālāk. Ir daudz visādas šīs mācības, kuras ir ļoti svarīgas, un viņš tā kā gudrais dzirdēs, un viņš pieaugs mācībā. Viņš izvērtēs, vai tas, ko viņš zina šobrīd, vai tur nav kādi maldi, vai tur nav kāda lieta, ko es varu uzlabot, ko es varu vēl iemācīties. Arī par to, kas ir veselīga mācība par draudzi. Nevis par to, ka visi, kas sev izdomājuši nosaukt par draudzi, ka tie ir ok, un tad vienkārši mēs skatāmies, kurš mums ir dzīvesvietai tuvāk. Bet ko saka Bībele?